Labrīt, visi apmeklētāji, sadarbības partneri, rektoru kungs pat ir aizgājis. Jūs topošie, foršie, atraktīvie uzņēmēji un skolotāji. Man ir prieks jūs sveikt šajā Youth Empowered pasākumā, kad Coca-Cola HBC Latvija mūs uzrunāja par šo tēmu, vai mēs esam gatavi uzņemties līderību un organizēt šo pasākumu. Man nebija ne mazāko šaubu. Tas ir mūsu pienākums to darīt, jo jaunieši un uzņēmējdarbība tā ir Junior Achievement misija, un mēs to darām vairāk kā 35 gadus. Es varu teikt aizmugurējām rindām, kas droši šeit ir pirmā VIP rinda. Jūs droši varat nākt uz priekšu, šeit ir aptuveni 7 vietas, tātad no aizmuguras 7 droši var nākt pat uz pašu pirmo vietu. Sāksim par Junior Achievement Latvija. Lai mēs tiekam jau pie tēmas, kura jums ir svarīga, tieši jauniešu un uzņēmējdarbība, tad par Junior Achievement es nedaudz izstāstīšu ievadam, kad man uzliks prezentāciju. Es zinu, ka šeit ir atbraukuši no dažādām Latvijas vietām. Man ir prieks jūs sveikt. Es zinu, ka Rīga iebraucot atšķirībā no citām pilsētām bieži vien ir ar korķiem. To jūs arī ļoti veiksmīgi šodien, es zinu, esat izbaudījuši. Par Junior Achievement un kādēļ mēs esam šeit un kādēļ mēs jums to stāstīsim, ko mēs stāstīsim. Un programmā esam pamainījuši, ka to stāstīšu es, jo es zinu, ka šeit ir daži jaunieši, vairāk kā daži, kuri pat ir bijuši Rīgas seminārā aizvakar, tad, lai pamainās sejas, kurš stāsta par Jālu, tad šo prezentāciju izstāstīšu es. Un ievadam, tātad Junior Achievement ir Latvijas lielākā izglītības organizācija, kura aptver vairāk kā 120,000 Latvijas jauniešu. Un šo jaudu mēs redzam šodien arī šeit. Izsludinot konferenci, mēs redzam, cik ātri jūsu interesi par uzņēmējdarbību ir un vietas tiek aizpildītas. Tas nozīmē, ka Latvijā uzņēmējdarbības nākamais gars ir stabils, un jūs esat spējīgi dibināt jaunas, veiksmīgas uzņēmējas, lai paceltu Latviju jau pilnīgi citā līmenī un nodarbinātu daudz jaunu darba vietu. Mēs pārklājam faktiski visas Latvijas reģionus un darbojamies vairāk kā 350 Latvijas skolās. Vienlaikus Junior Achievement ir arī starptautiska organizācija. Mēs esam pasaules lielākā izglītības organizācija, kura darbojas vairāk kā 120 pasaules valstīs un esam ieguvuši un tikuši nominēti dažādām nominācijām. Viena no tām pasaules līmenī ir Nobela miera prēmija, ar ko mēs lepojamies. Un ja jūs zināt, kad ir Amerikā tāds prezidents ļoti godājams Trumpa kungs, kurš arī šo nomināciju ļoti vēlas iegūt, mēs esam nominēti šai nominācijai jau 3. gadu pēc kārtas un ceram, ka beidzot šogad viņu arī dabūsim, kā arī esam atzīmēti kā 5. ietekmīgākā nevalstiskā organizācija pasaulē. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mūsu absolventi veido ietekmi caur saviem uzņēmumiem, politikā un, protams, skolotāji, kur īsteno šīs programmas skolās, ir neatņemams svars. Junior Achievement to ietekmi, es zinu, ka mēs esam par uzņēmējdarbību un jūs veidosiet uzņēmumus un ir svarīgas finanses, tad Junior Achievement pasaules līmenī pat kopējais budžets ir ap 10 miljardiem eiro, kas padara šo organizāciju ārkārtīgi ietekmīgu arī šādā izpratnē. Par programmām mēs darbojamies 3 dažādos pilāros – finanšu pratība, karjeras izglītība un uzņēmējdarbība, kā arī atsevišķa programma ir skolotājiem. Bet šodien, protams, mēs esam šeit dēļ uzņēmējdarbības, par ko mēs arī pastāstīsim vairāk. Tātad skolēnu mācību uzņēmumu programma. Es zinu, ka daudz no jums veidos uzņēmumus. Ja es varu lūgt pacelt roku, kuri 100% zina, kad jums būs skolēnu mācību uzņēmums. Ceļam rokas. Ir izcili rezultāti. Es domāju, ka tie, kur rokas nepacēla, dienas beigās arī pacels, kad jūs arī veidosiet mācību uzņēmums, jo tā ir pieredze, kur jūs iegūstat uz visu dzīvi un neviens jums to neatņems. Tā ir pieredze, kad jūs skolas laikā nevis mācieties teoriju, bet praktiskā veidā
Veidojiet savus reālus uzņēmumus, pelnat naudu, veidojiet komandu, piedalieties pasākumos un, protams, pārdodat savu produkciju. Tas ir daudz interesantāk un aizraujošāk nekā mācīties uzņēmējdarbību teorijā, tāpēc mēs, caur šo mācies darot prizmu, dodam jums iespēju attīstīt savus uzņēmējspējas tā, lai jūs nākotnē kļūtu veiksmīgi jaunieši, ne tikai uzņēmējdarbībā. Jo programma nav par to, ja jūs beidzat programmu, ka tā ir tikai ar nozīmi veidot uzņēmējus. Tā ir ar nozīmi, lai jūs kļūtu veiksmīgi ikvienā nozarē, ikvienā karjerā. Par šo ceļu, kā tas tiek veidots, tātad skolēnu mācību uzņēmuma programmā jums ir svarīga komanda, lai jūs būtu veiksmīgi, lai jūs iegūtu valsts mērogā augstas vietas, jums ir jāatrod talantīgākie klases jaunieši, ar kuriem veidot šo skolēnu mācību uzņēmumu programmu. Otra lieta, manuprāt, kas ir ārkārtīgi svarīga, ideja, kurai jūs paši ticat un par kuru jūs degat. Tas ir pats pamats. Veidojiet biznesu tādu, kas jums šķiet interesants, lai jums brīvajā laikā ir interesants nodarbs, nevis garlaicīgi, tādēļ veidojiet to tā, lai jums šis process viss ir interesants. Un, protams, tad, kad jums ir ideja, produkts, jūs sāksiet viņu ražot un piedāvāt to citā bazārā. Sadaliet lomas arī tā, lai jums viennozīmīgi būtu kāds, kas atbild par mārketingu, bet es zinu, ka mūsu programmas absolvents to izstāstīs no savas pieredzes, kā viņš šo ir visu veidojis. Mūsu programmu absolventi ir ļoti veiksmīgi uzņēmēji. Vidēji vairāk kā 20% programmu absolventi kļūst par reāliem uzņēmējiem, un daļa no tiem kļūst par ļoti veiksmīgiem, vairāku miljonu vērtiem uzņēmējiem, kuri tad tālāk dod atpakaļ sabiedrībai, tā skaitā arī jūs, jo plūkt tējas, kuras tiek eksportētas, ja nemaldos, jau vairāk kā uz 30 pasaules valstīm, Māra Lieplapa par to jums pastāstīs šodien, viņa ir mūsu programmas absolvente. Žirāp 360 bāzējās šobrīd Amerikā, pārdod savu produkciju 360 kameras visā pasaulē. Gravity Team, Mārtiņš Beņķītis un Edgars Laimīte, kur ir mūsu programmas absolventi, apgroza 1% pasaules kriptovalūtu tirgus. Tātad ļoti veiksmīgi uzņēmēji ir mūsu programmas absolventi, tāpat Rocket Grip, kuri veidoja mācību uzņēmumu Hokejnoju Uzmavas un šobrīd eksportē jau 60 pasaules valstīs un apgroza vairāk kā 1 miljonu eiro gadā. Šie ir uzņēmumi, kas tiek veidoti skolēnu mācību uzņēmumu programmas laikā. Arī man ir bijis mācību uzņēmums, ja mēs varam fona mūziku nogriezt, es gribēju uzlikt šo slaidu, jo kāpēc es to daru un kādēļ es to jums stāstu, jo vidusskolā, kad es mācījos 12. klasē, man bija skolēnu mācību uzņēmums, tāls 2. vidusskolā, mums bija uzņēmums Woodmaker. Jūs varat redzēt, tas esmu es tai stūrī zaļajā kreklā, mēs ražojām koka rotaļlietas, protams, kad šajā brīdī tas būtu apsveicams uzņēmums pamatskolas līmenī, noteikti arī vidusskolā varētu iegūt peļņu, bet tajā laikā mēs ieguvām pat Latvijā 1. vietu, un es Latviju pārstāvēju Eiropas finālā Berlīnē. Līdz ar to tas uzņēmums bija veiksmīgs, un priekš tā laika arī peļņa bija šī brīža valūtā, tajā laikā bija lati, kas šobrīd būtu ap 5000 eiro, kas bija veiksmīgs pārdot uzņēmums, kurš pārdeva 100 vienību Latvijas gan psihologu, gan logopēdu asociācijām. Tādēļ es zinu, ko es jums stāstu un kādēļ tas ir svarīgi, ko jūs darat. Skolēnu mācību uzņēmumu programmā gadatirgi, jeb citi bazāri ir neatņemama sastāvdaļa. Reģionālajā līmenī es zinu, ka citus bazārus organizē gan skolas, skolotāji, gan arī mēs kā Junior Achievement organizācija. Un jums būtu svarīgi piedalīties maksimāli daudz citos bazāros, kuros jūs spējat pieteikties un saražot savu produkciju. Jo savukārt Rīgas citā bazārā mēs uzņemam tikai
270 uzņēmumus. Ja jūs redzējāt, ka Latvijā kopā ir vairāk kā 1700 uzņēmumi, tad tikai 270 uzņēmumi tiks ziemas un 270 pavasara citā bazārā. Tas nozīmē to, ka, lai jūs iegūtu praktisko pieredzi, jums ir jāsāk reģionālajā līmenī un jāpārdod savu produkciju. Un ticiet vai nē, reģionālajā līmenī bieži vien pirkt jūsu peļņa vai pārdotās produkcijas vienības varētu būt pat lielākas nekā Rīgā, jo Rīgā konkurence būs milzīga un jums sevi būs jāpierāda īpaši labi, lai pārdotu savu produkciju. Bet tiem, kuriem veicās, tie nopelna arī €100 vienā dienā šī cita bazāra laikā. Tādēļ piesakieties laicīgi, nenokavējiet un pretendējiet gan uz reģionālajiem, gan uz nacionālā mēroga bazāriem un iegūstiet savu pirmo peļņu, un tad jūs sapratīsiet, cik īstenībā tas bizness ir foršs. Jo biznesā, kad jūs veidosiet šī brīža, tā stadija, kas ir biznesa idejas veidošana, komanda, tas varbūt jums šķitīs nevisai interesanti, bet jūs izmantojat arī daudz mākslīgo intelektu, dariet to, dariet mārketingā, dariet biznesa plānā, izmantojiet mākslīgā intelekta rīkšus, lai jūs atvieglotu sev darbu un laiku, lai jūs varētu praktiski darboties un pārdot savu produkciju. Savukārt šeit ir video, kā izskatās cits bazārs pavasarī Domina Shopping, vienā no Latvijas lielākajiem tirdzniecības centriem. Šeit gan mūziku, ekrāna skaņu mēs varam likt atpakaļ. Pasākumā cits bazārs ziemā. Iet labi vispār. Šeit ir tāda interesanta atmosfēra. Es uzskatu, ka šeit var iegūt ļoti labu pieredzi. Pie mums bija ļoti daudz cilvēku, mēs noskaidrojam, ko vajag uzlabot mūsu produktā. Ļoti forša pieredze. Mēs esam spējīgi kā 10. klases skolnieki no kaut kādas Madonas izveidot mūsu produktus un pārdot pēc viņiem cilvēkiem. Prieks redzēt, ka cilvēki arī interesējas mūsu produktā un mūsu tehnoloģiskajās inovācijās. Jau pavisam drīz noskaidrosim 10 nomināciju laureātus. Rezultātus izvērtēt nebija viegli, un tas nozīmē, ka jūs esat ļoti daudz labi un atbilstoši konkrētai kategorijai. Man viss nopirka. Mēs varam savu ideju pielietot vēl tālāk, un tas tā kā ir lieliski iespēja, manuprāt, šeit būt. Es domāju, noteikti būs jāatgriežas. Tas ir foršs pilns dienas pasākums, obligāti jums tur ir jābūt, kad jūs būsiet skolēnu mācību uzņēmumi. Un jūs arī redzējāt, kad es Latviju pārstāvēju savā laikā Eiropas finālā, un man likās svarīgi, kad ik viens iegūst šo starptautisko pieredzi. Vismaz pēc iespējas vairāk skolēnu, kur piedalās mācību uzņēmumu programmā. Tieši tādēļ mēs izveidojām starptautisko festivālu, kurā sabrauc Latvijā no vairāk kā 10 valstīm veiksmīgi skolēnu mācību uzņēmumi. Savukārt Latvijā tie skolēnu mācību uzņēmumi, kur ziemas bazārā iegūst nominācijas vai tiek nominēti kādai no nominācijām, saņems ielūgumus uz šo pasākumu. Lai jūs iegūtu starptautisku pieredzi un nākotnē veidojot uzņēmumus, jums jau būtu starptautiski kontakti ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem. Tieši tādēļ starptautiskais festivāls tiek rīkots ar daudz dažādiem interesantiem paralēliem pasākumiem, kur jūs iegūstat draugus, kontaktus un, protams, kāds no šiem te uzņēmumiem, kuri piedalās, iegūst arī galveno balvu kā gada labākais šī festivāla uzņēmums. Un arī ievadam paskatīsimies video, kā mums ir gājis starptautiskajā skolēnu mācību uzņēmumu festivālā. Fantastic! Experience. Creative explosion. Opportunity. Unique.
Superior. Amazing. Incredible. Ladies and gentlemen, welcome to the International Student Company Festival 2023 Official Awards Ceremony. This event will be a really turning point in your business future success. Applause and thanks to our wonderful teachers. You have deserved a round of applause. Jā, mērķējiet augstu ziemas citu bazāru, tātad 30 vidēji uzņēmumi no Latvijas tiks aicināti šī pasākuma dalībai. Protams, skolēnu mācību uzņēmums ir konkurss, to jau es teicu, tātad jūs tiekat vērtēti visu cauru gadu. Līdz rezultātā mēs nonākam līdz Latvijas labākajiem skolēnu mācību uzņēmumiem, kur tiek ņemts vērā arī reģionālais pārklājums. Tas nozīmē, ka noteikti no katras lielās Latvijas novada kādu mēs vērtēsim ar domu, lai jūs noteikti tiktu Latvijas finālā. Tātad tas nenozīmē to, ka puse tātad dalībnieki būs no Rīgas, ņemot vērā Rīgas iedzīvotāju skaitu, tā nav, jo mēs skatāmies tiešām reģionālo pārklājumu, un svarīgi ir jums pašiem apzināties, ka jūs esat labi, kad jūs varat pretendēt un būt viens no Latvijas labākajiem uzņēmumiem. Un viss, kas jums būs jādara, ir jāpiesakās šim te dženī pasākumam Latvijā, lai žūrija var izvērtēt, vai jūs kvalificēsieties vai nē. Ja jūs kvalificēsieties, jūs tiksiet starp 20 Latvijas labākajiem skolēnu mācību uzņēmumiem vidusskolas grupā un 10 labākajiem pamatskolas grupā, kur 3 dienu laikā jūs tiksiet vērtēti ar mērķi uzzināt, kurš Latvijā ir pats labākais skolēnu mācību uzņēmums un pārstāvēs Latviju Eiropas finālā, par kuru es pastāstīšu nedaudz vēlāk. Šeit fonā jūs varat redzēt arī emocijas, ko nozīmē, kad Latvijas uzvarētājs tiek paziņots. Pagājušajā gadā tas bija uzņēmums no Madonas, kurus jūs arī šodien dzirdēsiet paneļa diskusijā, kur stāstīs par savu pieredzi, kā viņiem veicās gan Eiropas finālā, gan programmā kopumā. Protams, tātad Latvijas uzņēmums brauc šajā gadījumā, lai vai no kurienes, bet brauks pārstāvēt Latviju Eiropas finālā, kurš notiks Latvijā. Tālu nebūs jābrauc, bet par to finālu es pastāstīšu vēlreiz un ieskicēšu, cik tas būs neaizmirstams pasākums vienam Latvijas labākajam skolēnu mācību uzņēmumam. Vairāk kā 40 valstis piedalās šajā konkursā. Un par idejām. Tātad, lai jūs saprastu, kas tad ir Eiropas līmeņa idejas un kādi ir bijuši uzvarētāji, tātad ir divas kategorijas. Viena kategorija ir inovācija grupa, kur šogad uzvarēja Norvēģu uzņēmums, kurš tātad ražo speciālu zivju ķeršanas mehānismu, kurš saucās Linda Tralis. Es neesmu uz tu ar makšķerēšanu vai zvejošanu. Tātad tralis, ko tas nozīmē? Tas nozīmē video jūs varat redzēt. Tātad mehānisms un tīkls, kurš
paceļ pie grunts dzīvojošās zivis ar tātad mānekli šo te ēdienu, kuru viņi ēd, lai neuzartu grunti jūrā un ar risku, lai šie te tīkli nenoplīst un nepaliek par šiem te spoku tīkliem, kuri tālāk izdara milzīgu postu dabai. Tātad skolēnu mācību uzņēmums izveidoja šādu mehānismu. Varētu likties, ka tas ir tikai uzprototipēts. Nē, par to rakstīja arī Norvēģijas mēdīji. Viņi šo prototipu realitātē jau izmēģina uz reāliem kuģiem un tātad šādā veidā zvejojot zivis. Savukārt otrs sektors ir business track. Tas nozīmē to, ka šeit tiek vērtēti jau uzņēmumi, kur reāli pārdod savu produkciju. Un šeit, lai saprastu skolēnu mācību uzņēmumu apjomus, tātad uzvarētāja kompānijas skolēnu mācību uzņēmums bija no Dānijas, kuriem apgrozījums kopējais bija 441 000 eiro. Skolēnu mācību uzņēmumu 9 mēnešu laikā. Un ar mērķi, ka 2026. gadā viņi jau sasniegs 3,9 miljonus eiro. Ko viņi darīja? Protams, ka tas nav tikai ražojošs un viegli pārdodams produkts. Tā ir augsta līmeņa tehnoloģija, kas palīdz pārdevējiem noteikt vecumu, kad jūs uzrādiet pasi. Tātad sistēma, tā iekārta automātiski noskanē un pasaka pārdevējai, jums ir 18 gadi vai nav. Lai uz vietas nav jārēķina un tātad neaizkavētu rindas, tas ir viegli, ērti un ātri. Un otra lieta, alkoholu pērkot internetā, arī jums ir vajadzīga verifikācija, un viņi izveidoja šo sistēmu, kas strādā 80% jau Dānijas tirgus, kur online pērkot šo te alkoholu, viņi verificē jūsu vecumu, un jūs varat iegādāties tātad attiecīgi šo grādīgo dziru. Izvēlēts interesants produkts priekš skolēnu mācību uzņēmumu, es teiktu, tēmas ziņā, bet, kā mēs redzam, ārkārtīgi veiksmīgs un skolēnu mācību uzņēmumiem robežu nav. Jūs varat ražot gan tātad viegli pārdodamas, ātri pārdodamas lietas ar mazu peļņu vai domājot ilgtermiņā par šādiem tehnoloģiskiem startupiem. Turpretī šeit mēs varam redzēt salīdzinoši vienkāršu produktu, kas arī ir interesants. Jūs varat redzēt, tā ir kūka ar svecēm, un jūs jau uzreiz zinat, ko nozīmē, ja mēs sveci aizdedzinām kūkā, parasti svece ātri izdeg, un sveķi pārklāja mūsu kūkas kārtu, kuru mēs gribam ēst. Un tie sveķi, protams, ka nav veselīgi, viņi ir pat indīgi. Tādēļ igauņu uzņēmums jūs pievērsiet, ko šis te vīrietis dara. Viņš apēd šo sveci. Tātad viņi izveidoja ēdamās sveces, arī notekot šim te materiālam uz kūkas, viņš ir ēdams un pat garšīgs. Tā kā pat šādā veidā jūs varat domāt, salīdzinoši viegli saražojams produktus un būt vieni no Eiropā labākajiem skolēnu mācību uzņēmumiem. Savukārt, lai jums palīdzētu attīstīt šādas tehnoloģiskas idejas, kā šie te zvejošanas iekārtas vai dažādi hardware vai software, mēs esam izveidojuši TechTrack programmu, jo mēs apzināmies to, ka skolā nevienmēr jums ir tehnoloģiskās iekārtas, nevienmēr jums ir zināšanas, kā to izveidot. Tādēļ TechTrack programma ir ar mērķi, lai palīdzētu jums izveidot jūsu vispārdrošākās idejas. Protams, jums ir jābūt interesei šajās tehnoloģijās, bet kopā ar mentoriem, meistarklasēm un tehnisko atbalstu no RTU un Rīga Business School mēs palīdzēsim izveidot jums jau reāli taustāmus prototipus. Programmas pieteikšanās jau šobrīd ir atvērta. Viss, kas jums ir vajadzīga jūsu tehnoloģiskā biznesa ideja. Ja viņa būs pietiekami laba, mēs jūs uzaicināsim uz 2 dienu inovāciju nometni, kur savā starpā jūs konkurēsiet, un mēs programmā uzņemsim līdz 15 tehnoloģiskākos skolēnu
gan mācību uzņēmums. Atkal izpratnēji par to, jā, šeit ir arī mentori, jūs noteikti pēc sejām un vārdiem nevienmēr viņus atpazīsiet, bet mentorus mēs izvēlamies attiecīgi jūsu biznesa nišai, jūsu produktam, kur jūs ražosiet, ar vispadziļinātākajām zināšanām uzņēmējus, kuri darbojās šādā nozarē. Lai viņi palīdz gan ar kontaktiem, gan ar ražošanas iekārtām, ja tas ir vajadzīgs, gan, protams, ar izpratni, kā šādi produkti var tapt. Un tātad kā piemērs. Fresh Food, viens no veiksmīgākajiem arī Latvijas mācību uzņēmumiem, ražoja produktu, kas atrisina problēmu sportistiem. Tie, kur šeit ir, viņi zina, kas par problēmu ir pēc treniņa, slapjie buči vai jebkuri apavi. Viņi nevisai patīkami ož un viņi ir slapji. Un mums ir nākamajā dienā nākamais treniņš un nevienmēr viņi nižūs. Tādēļ šī iekārta jūs varat redzēt kasti, kurā ir spirāles, kuras žāvē šos apavus un ar ultravioletiem stariem dezinficē viņus, noņemot gan smakas, gan izžāvējot. Reāli saražots produkts, kurš arī jau faktiski tiek pārdots. Nākamā ideja jau vairāk tādiem zinātniekiem, arī Rīgas valsts 3. ģimnāzija, kur jaunieši aizraujas tiešām ar zinātni, un viņi secināja to, ka ir vajadzīga iekārta, kas mēra šo te ķīmisko vielu temperatūras nemitīgi, lai varētu saprast, kā šis te pētījums veicās, un lai viņiem nav jāstāv pie šīs te iekārtas 24/7, lai saprastu, kā ķīmiskās vielas izmainās. Viņi šos sensorus padarīja digitālus tā, lai telefonā jūs varat saņemt nemitīgi informāciju par jūsu eksperimenta rezultātiem. Arī strādājošs produkts, kas tiek rādīts Techtrak programmas laikā. Un pat ar elektrību saistīta lieta, šie nav vienkārši kontakti, kurus jūs redzat. Šie ir kontakti, kas ir sinhronizēti ar elektrības biržas cenām, un viņi ieslēdzās tikai tad, izanalizējot, kad elektrības biržas cenas ir zemākās, lai jūs varētu ietaupīt elektrības rēķinu. Arī šāds produkts tika ražots Techtrak programmā. Tātad dažādas inovatīvas tehnoloģiskas lietas, viņas var tikt īstenotas, viss, kas jums ir jādara, jāgrib to darīt, jāgrib spēlēties ar tehnoloģijām un jāpiesakās Techtrak programmā. Un ļoti liela iespējamība, kad Techtrak programmā uzņemtie tiks aicināti uz Latvijas finālu, jo šies ir tiešām labi, veiksmīgi uzņēmumi. Jums būs iespēja kārtot eksāmenu, bet par to jūs informēs skolotāji. Tātad starptautisks eksāmenis, kuru certifikātu atpazīst Eiropas labākās, lielākās augstskolas, protams, tā skaitā arī Latvijas, kur jūs varat dabūt reālas atlaides studijām un pat līdz 100% uzsākot studiju, ja jūs šo eksāmenu nokārtojat veiksmīgi. Atcerieties to, ja jums šo iespēju piedāvā, nebaidieties, piesakieties, pildiet, jo, ja jūs nenokārtosiet viņu, jūs vienkārši saplēšiet to lapu un izmetiet ārā. Jums neviens to vērā neņems, ja jūs šo eksāmenu nenokārtosiet. Varbūt skolotāji ņems, bet nekur citur jums viņš jāuzrāda nav, ja jūs nebūsiet tik veiksmīgi. Līderu programma. Vai šeit ir kāds, kas apzinās, ka jūs esat līderi? Paceļam rokas, kur ir līderi. Ir līderi. Mums obligāti jūs ir jāredz līderu programmas pieteikumā, jo līderu programma ir Latvijas talantīgākajiem jauniešiem, kuriem ir iespēja gada laikā attīstīt savas līderības prasmes pilnībā, piedaloties gan mediju treniņos, gan riska menedžmentā, gan personības zīmola veidošanā. Ir ārkārtīgi plaša, interesanta programma, kurā tiek uzņemti tikai līdz 15 talantīgākiem Latvijas jauniešiem. Un rezultātā tātad jūs attīstat savus līderības, iegūstat nebeidzamus kontaktus, jo jūs strādājat ar Latvijas top biznesa un zinātņu cilvēkiem, lai varētu īstenot savus produktus, bet savus projektus. Un noskatīsimies pavisam nelielu video par līderu programmu. Tiešām ar Latvijā talantīgiem uzņēmējiem, politiķiem, zinātniekiem, daudz ko citu, kas ir mūsu mentori, un tā skaitā arī lektori visaugstākajā līmenī. Un mēs ļoti liekam augstas cerības uz jums, kad jūs šo visu attaisnosiet tālāk savos darbos.
Līderība ir par kvalitāti un par katru izcilību, ko mēs attīstam. Līderu programmā! Es varu teikt, ka šie jaunieši patiesi ir Latvijas jauniešu zelta izlase. Jūs esat izredzēti, jūs esat ļoti mazs procents no visas sabiedrības, kuriem šis talants ir dots. Par līderiem piedzimst! Katram jums ir bijis savs ceļš, sava motivācija. Viens līderis ar sevi var pavilkt daudz cits līderis. Līderis, tas ir jau pienākums. Ņemiet varu, izmantojiet varu, neatdodiet varu. Pieteikšanās ir atvērta, pētiet pieteikumu anketu. Jūs pieteikumu anketu nevarat aizpildīt vienā dienā. Atveriet jau šobrīd, izskatiet jautājumus un piesakieties. Ja jūs tiksiet, jūsu dzīves noteikti mainīsies tālāk nākotnē. Ēnu diena ir mūsu arī veidots projekts. Obligāti izmantojiet ēnu dienas iespēju. Tā ir tikai viena diena gadā, bet tā dod ļoti lielu ietekmi. Izmantojiet tās jūsu intereses, kuras jums ir. Atrodiet vakances un ejiet piesakieties, pretendējiet uz ēnu dienu katru gadu, jo ēnu dienas nekad nevar būt par daudz, jo, kas zina, varbūt tā jūsu iedomātā sapņu profesija neatbilst ekspektācijām, un jūs neiesiet studēt tur, kur jums iespējams nepatiks jūsu nākotnes profesija. Ir jāpārbauda savu profesiju, un to vislabāk var darīt caur ēnu dienu. Šogad 1. aprīlis, tātad nejokojam šajā gadījumā ar savu profesiju, piesakamies, ejam mērķiecīgi uz savu nākotnes sapņu darbu. Tālāk iesim pie mūsu lielākā, grandiozākā pasākuma. Latvijā tiek organizēta, ko darām mēs, izveidojām konferenci Uzdrīksties uzvarēt. Šī konference ir ar mērķi iedvesmot jūsu panākumiem, parādīt to, cik Latvijā ir dažādi interesanti, veiksmīgi uzņēmumi, jaunos gados dibināti, lai jūs iedvesmotu un liktu noticēt tam, kad arī jūs to varat. Šī gada konference notiks 7. novembrī, tas nozīmē jau faktiski mazāk kā pēc mēneša. Pieteikšanās arī šai konferencei ir atvērta, un jums tajā ir jābūt. Mēs būsim padomājuši par saturu, kas ir interesants ikvienam. Mums būs sākot no Latvijas atpazīstamākā influencera pat starptautiskā līmenī Andrew Waves, kurš ir The Red Carpet Guy. Viņš stāstīs to, cik no vienkāršiem primitīviem video viņš ir pārtaps par pasaules līmeņa influenceri. Mums būs prāta vētra, kur stāstīs, kā noturēt fokusu visā valstī uz to, kā šoubiznes reāli var nest naudu. Būs dažādi tehnoloģiski uzņēmumi, motocikls ar kāpurķēdēm Oruga, kur ir Latvijā veidot. Šeit pat būs pārsteidzoši stāsti, sākot no Latvijas lielākajiem vadītājiem, beidzot pat ar skolēnu mācību uzņēmumu programmas uzvarētājiem un iepriekšējā gada līderu programmas dalībniekiem. Piesakieties šai konferencei, arī ja jums autobusā vieta nepietiek, kuru organizē skola, brauciet ar sabiedrisko. Tas būs tā vērts, paralēla stendu daļa un daudz interesantu lietu. Noskatāmies to, kā gāja pagājušajā gadā šajā konferencē ar 7,5 jauniešiem. Tā ir Latvijas lielākā konference, kāda jebkad tika organizēta, un šogad mēs mērķējam pat uz 8,000. Tātad, ko nozīmē 7,5 jauniešu vienā telpā, vienā vietā uzņemot enerģiju? Tātad skatāmies video. Imagine 7,500 young minds coming together, fueled by a shared passion for innovation and success. That's the power of the Dare to Win conference. From bustling workshops to electrifying keynotes, this event is a melting pot of creativity and ambition. Yes! We did it.
Junior Achievement Latvia brought together 7,500 young minds from across the nation to a celebration of youth, ambition, and the power of dreams. Uzdrīksties uzvarēt 2024! The speakers ignited the stage with their wisdom and experience. Mācās pašam visu izdarīt. From sharing success stories to motivating the next generation, they emphasized the importance of vision, ambition, and teamwork. Ja jūs gribēsiet, jūs dibināsiet uzņēmumu. The event buzzed with energy as attendees explored company stands, witnessed breathtaking graffiti art, and grooved to the rhythm of live music. The largest selfie captured the collective spirit of the day, a testament to the power of unity. Jūs visi esat šeit lieliski. The adrenaline-pumping drift show. It was a reminder that with strength of will and daring to win, anything is possible. We extend our heartfelt gratitude to all the teachers who have nurtured and inspired these young minds. Skolēni aplausi jūsu skolotājiem, kuri ir šeit. Our speakers will share their insights on how to harness Latvia's potential and make a global impact. Tas nav tikai stāsts par jauniešiem, tas ir stāsts arī par to, ko mēs Latvijā darām, varam parādīt, varam labcoties. Jūs un mēs visi kā nācija esam ļoti spējīgi. Ja jums izdosies, te būs viena sasodīta laba dzīve. Let's carry this momentum forward and continue to inspire and empower the next generation. Jā, nevelti teksts arī bija angļu valodā, jo šī konference starptautiskā līmenī arī ir atzīmējusi sevi kā visietekmīgākā lielākā konference tieši, kas tiek rīkota jauniešiem. Un viņi tepat Latvijā tiek rīkot un latviešu valodā tiksimies tur vispār bez nevienām ierunām un jautājumiem, skatieties pieteikumu anketu. Protams, var gadīties, ka vietas ir pilnas un ne visi tiks, bet mēs darīsim, lai ikvienam ir iespēja. Un turpinot. Tā nogriežam nost, lai es varu tikt, pārslēgšu nākamo video. Turpinot, es ieskicēšu to, kāds Latvijā izskatīsies Eiropas fināls Dženī, kuru mēs organizēsim šeit pat Latvijā, un mēs ieguvām tiesības, tas ir vēsturisks notikums, kad Latvijā tiks organizēts Eiropas fināls ar vairāk kā 40 valstīm. Dalībnieki būs vismaz no 45 valstīm, kuras tavā starpā konkurēs gan labākā startup kategorija augstskolu līmenī, gan labākie skolēnu mācību uzņēmumu vidusskolas līmenī, kopā veidojot 1000 dalībniekus, kuri šeit pat Latvijā uzturēsies. Kā šis pasākums, kā mēs aicinām uz šo pasākumu, tātad video. Every summer, Europe's most driven young minds come together to share bold ideas, build new ventures, and shape the future of entrepreneurship. In 2026, the heart of this movement will beat in Riga, Latvia. Some cross borders with passports, others with ideas. In Latvia, innovation lifts us higher, from flying in vertical wind tunnels to disruptive technologies, from student ideas born in classrooms to companies making waves across the world. And when vision meets leadership, partnerships begin to shape the future, and big ideas take shape one pitch at a time. Creative freedom fuels bold thinking, leading to global success stories in business and culture. We connect faster, learn deeper, dream bigger. In the heart of the Baltics, the future of Europe's entrepreneurship comes alive. July 2026, hundreds of young visionaries, mentors, and investors will gather in Riga to compete, connect, and go beyond borders. Welcome to Dženī 2026 in Riga, Latvia. Tātad 7. līdz 10. jūlijas, ja arī jūs nebūsiet tie vieni, kuri uzvarēs Latvijā un piedalīsies šajā pasākumā, mums būs vajadzīgi brīvprātīgie, kuri sagaidīs gan lidostās dalībniekus, gan viesnīcu vestibilos. Tur būs plaša programma, kur mums būs vajadzīgi brīvprātīgie un talantīgākos jauniešus. Mēs izvērtēsim, lai būtu šī pasākuma brīvprātīgie. Bet par pasākumu vietu, lai jūs redzētu šo vērienu, tātad skolēni visi paliks Radisson viesnīcās, Radisson Latvija, tātad augstceltnē un blakus 2 Radisonos, Radisson Rīdzene un Radisson Elizabete, lai izguldītu šos visus 1000 dalībniekus.
Tāpat pirmajā dienā skolēniem būs City Rallies, kur būs starptautisko un Latvijas partneru spoti ar dažādiem interaktīviem uzdevumiem. Tātad tos arī neatkarīgi, vai jūs būsiet dalībnieki vai nē, jūs varēsiet redzēt, Rīga būs pilna ar šiem te Genie interaktīvajiem standiem ar dažādiem uzdevumiem. Veidosim nacionālo vakaru Radisson Latvija, kur būs tautu dejas kopā ar breiku un dažādām popmūzikas lietām un folkmūziku un, protams, Latvijas ēdienu degustācijas. Tāpat tiks organizēti rīta jogas, turpat pašā Rīgas centrā, lielākā nodarbība visiem kopā, tātad aizpildot visu faktiski Vērmanas dārzu. Un, protams, atklāšana ar premjerministras līdzdalību un karoga ceremoniju un prezentācijām no katra dalībnieka. Tāpat mums būs starptautisko viesu uzņemšana dažādos Latvijas uzņēmumos, parādot inovācijas. Un viss Tallinas kvartāls būs īrēts tikai un vienīgi mūsu pasākumam, kur būs tusiņš ar silent disco, DJiem, dažādām aktivitātēm, lai jūs varētu iegūt starptautiskus draugus, paziņas jūsu nākotnes attīstībai. Un visbeidzot, 3. diena, kur tiks būvēti stendi, kurus varēs apmeklēt tik viens interesants, un uzvarētājs tātad Latvijas gan skolotāji. Mēs atradīsim iespēju uzaicināt gan kāds no skolāniem un brīvprātīgajiem varēs piedalīties apbalvošanas ceremonijā, kuru mēs organizēsim Ķīpsalas izstāžu hallē ar konceptu, kāds līdz šim vēl Latvijā nav tikts īstenots. Tātad veidojot strūklaku pa vidu zālei un 2 skatuvēm, tas izskatīsies šādi, kad tātad viena skatuve, kura ir iekļauta strūklakā, un otra galvenā skatuve apbalvošanai, ieiešanai veidojot tuneli, un tad mēs varam redzēt šajā gadījumā, kā izskatīsies Ķīpsalas izstāžu halle ar strūklaku pa vidu un 2 skatuvēm un ekrāniem, kas Latvijā pat nav tādā apjomā, kuri tiks īrēti paralēli no Lietuvas, lai varētu nodrošināt šo sajūtu. Un zāle pārveidosies pār Latvijas dabu, mežu, ziemu, jūru, visiem Latvijas krāšņajiem laikapstākļiem un mūsu skaisto dabu. Ir vērts pacensties būt starp Latvijas labāko skolēnu mācību uzņēmumu, lai arī jums šī pieredze būtu. Paldies! Tas no manas puses arī viss. Paldies mūsu sadarbības partneriem, ar kuriem šo visu kopā mēs varam īstenot un nodrošināt jums šo kvalitātu un pasākumus. Un, protams, tiksimies jau jūsu biznesos un mūsu organizētajos pasākumos. Lai jums visiem veicas ar skolēnu mācību uzņēmumiem. Paldies! Dāmas un kungi, Junior Achievement Latvijas valdes priekšsēdētājs Jānis Krievāns. Un, wow, Jāni, izskatās, ka priekšā viens liels un ražīgs gads. Vēl lielāko veiksmu un jau saulēcīgi paldies par to, ko darāt un dariet un darīsiet vēl uz priekšu, lai varētu attīstīties mūsu zeme ar jauniem un gudriem prātiem, ar jauniem un stilīgiem un riktīgi foršiem uzņēmējiem.